Krievijas lielākās eksporta preces ir nafta, gāze un arī sazvērstību teorijas. Saskaņā ar Kremli Covid-19 tika radīts ASV laboratorijās. Rietumi nepārtraukti gatavojas iebrukt Krievijā. Baltijas valstis nav neatkarīgas. Tās kontrolē ASV. Rietumu organizācijas safabricē pierādījumus par Krievijas kara noziegumiem. Kādēļ Krievijas mēdī izplata šīs un citas sazvērstības? Parasti tās attēlo Krieviju kā nevainīgu ļauno rietumu sazvērstības upuri. Tas ir vienkārši viegli saprotams stāsts, labie pret ļaunajiem, kas spēlē ar cilvēku bailēm. Tas ļauj arī Kremlim attēlot Krieviju kā varoni, kurš drosmīgi cīnās pret ļaunajiem rietumiem. Bet pats galvenais – sazvērstību teoriju eksports attīsta cilvēkos konspiratīvo domāšanu. Tā ir pretstats kritiskajai domāšanai, pierādījumu meklēšanai un pamatojumu izvērtēšanai. Konspiratīvā domāšana ir tad, kad cilvēks jau zina, sazvērstība pastāv. Rietumiem vienmēr ir bijuši nelāgi nodomi pret Krieviju. Un visa informācija tiek filtrēta caur šo prizmu. Rietumu sazvērstība pastāv. Konspiratīvā domāšana iet kopā ar atziņu, ka te kaut kas nav tīrs, oficiāli avoti slēp patiesību. Visi melo, nevienā nevar uzticēties. Izplatot šādus uzskatus, Kremlis sēja neuzticību neatkarīgiem mēdījiem un cenšas diskreditēt savus kritiķus rietumvalstīs. Piemēram, Kremļa propagandas kanāla Russia Today centrālais sauklis bija jautā vairāk. It kā izklausās pēc kritiskās domāšanas veicināšanas? Nē. Russia Today izpildījumā jautā vairāk nozīmē apšaubi visu. Neuzcies nevienam, it īpaši ne rietumu stāstam. Viņi sēja savos skatītājos cinismu un konspiratīvo domāšanu. Bet kādēļ Kremlim un citiem ir svarīgi piesaukt pret viņiem it kā vērstas sazvērstības? Jo sazvērstībās ir iestrādāta imunitāte pret pierādījumiem. Jebkuru kritiku var diskreditēt, to nosaucot par daļu no sazvērstības. Visi kritiķi, mēdīji, eksperti, citas valstis ir uzpirkti daļu no sazvērstības. Ja Latvija kritizē Krieviju, skaidrs kādēļ. ASV marionete. Pūš amerikāņu stabulē. Tātad kritikā nav vērts pat ieklausīties. Jebkura sazvērstības piesaukšanā ir milzīgs sarkanais karogs, kā ar tevi mēģina manipulēt. Grandioziem apgalvojumiem nepieciešami grandiozi pierādījumi. Sazvērnieki tādus nedod. Tā vietā viņi uzbrūk saviem kritiķiem, attēlojot tos kā daļu no sazvērstības. Bet, ja tiešām pastāv kāda sazvērstība, kāds kaut ko noklusē vai blēdās, eksperti un žurnālisti par to runās. Nevis nejauši garām gājējs internet dzīlēs, kur nu vēl Kremlis, kurš absolūti nav neitrāls informācijas avots. Tieši pretēji, Kremlis izvērš informācijas karu pret rietumu pasauli.